Pirmais man saka, man esot jāstāst, kā viņam iet. Es domāju, ka skatītāji paši pietiekami labi redz, kā viņam iet. Superīgi, pagaidām ir ticis, vismaz 3/4 no kalna ir pievarējis. No vēl bišķiņ būs kalna galā, no baigais braucamais. Tas baigi īpatnējies. Ir viss kārtībā, pasties laiku, mēs arī esam piefiksējuši, viss ir kārtībā. Super. Ja finišu nonesīšot. O, pasties, kā ņildo riti gručkā. O, kāds spoileris pīvai esot, man tiesnes tādi. LA Indijā, tieši tāds spoileris. Man noteikti tieši to pakaļ reiz pie zemes un vismaz 394 zirgu spēku klāt uzreiz. Redzējies? Un tā iet krokodils. Un mierīgi viņš uzbrauks augšā tajā kalnā. Ja, protams, nesapīsies mestarībā, nesagriezīsies, nenovākosim tā tālāk. Bet pagaidām viss ir normāli, pasties māls augšā kalnā. Nu, davai, vecīt, tu davai! Izskatās, ka ņipigā nebūs. A, ko, nu? Iespēc kvadro. Tu vēlos piespēr mikrofonu, kādās arī tā. Jā, te skatītāji, te gaidot ketomā jau reģios. Ai, tu nāc! Šī tas te jāpasākās, skatītāji, ketomā! Tu pirmīgi mūs šaus! Galā vai netiks. Un rītīgi pasties, ka ķiveri uzvēl. Nevesam kopietas pasākums. No? Es jau domāju, ka tu salikšu šķērsām riktīgi. Un viņš tur tā pa maliņu, protams, ka viņam saķerīgi kaut kādi jāatrod, lācis viņam galīgi nedara. Ne garīgi, ne arī galīgi. No? Man liekas, ka vajadzētu saiet no tik līdz galvam augšā mierīgi. No, davai vecīt, tu tā vari papiņu saņemies. Ai. A, ko, nu? Nu, pāpēr pārāv ratā. Pastāv, kā šūtīgi izdomāju. Pa šitā arī atstāja. Viss, vai tur paliek? Mums patīk, baigi labi izskatās. Nē, viņš tomēr izdomāja, ka viņš atmetīs ripā un tagad veiklām roku kustībām brauks lejā. Nu, nav ir, protams, variants, ko varētu atpakaļgaitā to mēģināt izpildīt. Teiksim tā, ķēšu pārstāv, viņam varētu ķēdes varbūt aizdot. Ir jau, ja? Jā, es neredzu, baigi punkšķi jau sāk nolikt ārā. Ko es darīšu vispār ap 8 dēļ, ja vākot, es vispār neko neredzējuši. Nu labi, viss kārtībā aizmēs. Starp citu ir gols ar lieliem riteņiem ļoti augsts. Ar šobrīd braucamais kapitāls un viņš šobrīd mēģinās uzbraukt augšā kalnā un es domāju, ka viņam tas arī veiksmīgi izdosies. Jo pirms tam viņam tas izdevās. Nu, es domāju, ka tur galīgi bez problēmām sklut pa maliņu sameklē saķerīt, viss ir kārtībā. Braucamais te būs arī kalnu galā. Jā, viss ir marši, viņš ir uzbrauc līdz augšai. Ar to mēs viņu arī apsveicam un šobrīd viņš tur tik smuki iet uz priekšu. Viss kārtībā, Džeks normāli to virsū, rūsti nav problēma. Nāku maliņu atkal forši, tad tramplīnā bišķītiņi nokustās, Andis pārs nograb. Viss kārtībā, pasties kā iet kā puķīt augšā. Man visvairāk tā krāsa patīk strums ar Andis pāri. Rūsas brūnais vai rūsas pelēkais. Viņam pareiz ir jāieskanās, viņš prāt, tas ir no pārīgi. Rītīgi ručkā neatlaižot gāzes pedālu un noteikti, ka tik šoreiz augstāk nekā tik iepriekšējā reizē. Vismaz tas iespējams izskatās, ka bišķīti labāk šobrīd. Nu, atkal tā patrieta būs. Lālīgs, ka tur ir ādere. Viņš čeks par šito vietu netiek augstāk. Bet skaties, kā smukām roku kustībām viņš apmet tagad arī pa. Hop, pilns salos roku un tagad no savalē. 15 sekundes. Vai nebija tā, ka viņa emocijas apstāja? Viņam arī tiek jāns laiks. Jā,
vislabākais visā šajā bija ketamā sejas izteikšanas. Tagad man ir balcīs, tas ir baigais reiks. Nē, ketamā ir baigi forgais cilvēks, un reiz viņš arī uzbrauc uz augšā. Ja līdz Kristīnai nē, tad vismaz līdz kalna galam, līdz klusītē pagājušais tika. Man ķiveri patīk, baigi foršana viņam ir. Varēks iekāp, pa māliņu meklē saķerīti. No, cik tālu tad viņš tiks šoreiz? Man liekas, ka nu netiks pat tik tālu kā iepriekšā reizē, lai gan. Nu, puskalns šobrīd ir. Jā, pasniedz, ka labi iet vēl pagaidāt. Nā? Apapā izskatās, ka izstāties pat līdz galam varbūt aizbraukt. Skatītāji, kas vēlēja! Yes! Ar otrā piegājas Stīgla kalnā. Tik, varam aplaudēt arī šim braucējam. Viņš divas reizes brauc kalnā. Viss viņam arī šodien izdevās. Arī ņīvas braucējs šobrīd brauc lejā no kalna. Droši var tūs, ka vēl kāds sabremzē. Ketamā